Man liekas, kas pietrūkst arhitektūrā, tas, ka mazliet mēs domājam statiskās kategorijās. Mēs domājam, kā ēka turēsies, kā ēka izskatīsies. Mums pietrūkst laika dimensijas, kā ēka novecos, kā viņa kustēsies cilvēki, kā viņa uzvedīsies, vai kā cilvēks nokļūs līdz ēkai, vai kā cilvēks nokļūs no vienas ēkas uz otru. Šodien arhitektiem ir tādi jauni izaicinājumi rēģēt uz to pilsētas dzīvi, varbūt daudz vairāk, jo tieši tas postindustriālais vai postmodernais dzīvesveids, kas nav tikai mājas darbs, bet tieši tā pilsētas apdzīvošana ir tas, kur arhitekti var pietiekoši daudz dot, meklēt inovatīvus un interesantus risinājumus. I have nothing against architects, but architects should understand that they are not only creating volumes, buildings, materials, but that they have to create a place where finally people have to live, to function. So they have to really work with open spaces around and create an environment that is livable for people. In my opinion, there are quite good architects who are able to do that, but most of them forget about it. Tā kā mēs runājam par labu arhitektūru, sliktu arhitektūru, es uz to vienmēr paskatīšos uz kā jebkuru mākslas darbu. Bet arhitekts un arhitektūra tā pilnajā piepildījumā viņi ir. Tās ir funkcija, tās ir harmonijas, tās ir cilvēcīgās vajadzības, tās ir grupu vajadzības. Arhitektam ir tam savā darbā jāuzdod jautājumu par to, kāda ir nākotnes sabiedrība, piemēram. Kas ir tas nākotnes dzīves veids, kāda ir nākotnes pilsēta, un tur sākās mājokļu arhitektūra. Ir divi jautājumi, ko arhitektam nepatīk dzirdēt, vai viņš zina, par kādu naudu var uzbūvēt to, ko viņš ir uzprojektējis, un tieši tāpat, vai viņš vispār saprot, kas notiks tajā cilvēkā, kad viņš tur iekšā dzīvo. Arhitekta darbu vērtē tas, kas to darbu lieto. Tātad praktiski visi pilsētas iedzīvotāji un visi viņu darbu lietotāji. Tas, uz ko mēs ejam visa sabiedrība, mainot arī likumdošanu, ir personīgā atbildība, ja, kurai šobrīd tā īsti, man liekas, neviens netic. Ja, Zviedrijā nav certifikāta arhitektam, bet viņš ir atbildīgs. Un visticamāk no viņa arī neviens neprasa vēl kaut kādas zvērestus uz bībeles un tam līdzīgi. Viņš vienkārši ir atbildīgs par to projektu. Papīrs uz papīra viņš jau neko neglābs. Un acīmredzot šīs vērtības, visticamāk, kad lēnā garā cilvēki pārņem pa vienam un kopumā, attīstoties arī pašai sabiedrībai. Gaidīt, bet šobrīd kāds viens individs pēkšņi izmainīsies, tad jāsaka, lai katrs palūkojas pats uz sevi un padomā, cik daudz viņš ir izmainījies pret to, kāds viņš ir bijis 30 gadu atpakaļ. Šī arhitekta atbildība, protams, ir vairāk slāņu. Pirmkārt, protams, arhitekts stājas attiecībās ar klientu, tātad viņam, protams, ir jāmēģina šīs klienta vajadzības un intereses atrisināt konkrētā telpiskā risinājumā. Bet diezgan bieži gadās, ka viena individu klienta intereses var tomēr kaut kādā veidā skart plašākas sabiedrības intereses.